Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan, atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem, šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 12. nedēļas lasījums. Šīs nedēļas tēma ir mirdzot tālās vietās. Galvenā doma – Dievs ir ar mani. Es ļaušu parādīties viņa mīlestībai. Vai vari uzminēt, par kuru Bībeles stāstu mācīsimies šonedēļ? Lasīsim. Svētdiena. Liela pārcelšanās. Mazā pilsētiņā, ko sauc par Betlēmi un kas atrodas Kanānā, kāda izsalkusi ģimene rosīgi kravāja mantas. Viņi ietina savas drēbes segās, viņi salika maisos savus labākos darba rīkus, katlus, bļodas un karotes. Pēc tam viņi iesaiņoja pēdējos pārtikas produktus, kas vēl bija atlikuši. Pagāja daudzi gadi pēc tam, kad Jāzepa ģimene bija pārcēlusies no Kanānas uz Ēģipti. Tagad Kanānā Dieva ļaudīm bija pienākuši vēl vieni bada laiki. Zeme bija izkaltusi, ēdiena nebija, visi bija izsalkuši. Tāpat kā Jēkaba ģimene, arī šī mazā ģimene nolēma doties prom, lai atrastu pārtiku. Kā viņus sauca? Izlasīsim. Rutes 1, 2. Šī vīra vārds bija Elimelehs, viņas sievas vārds bija Naomija, un viņu abu dēlu vārdi bija Mahlons un Kiljons. Viņi bija efratieši no Jūdas Betlēmes. Viņi nonāca Moāba zemē un tur palika. Ģimene pamāja ārdievus visiem kaimiņiem un devās ceļā. Viņi bija dzirdējuši, ka tālā valstī, ko sauc par Moāba zemi, ir daudz pārtikas. Lai tur nokļūtu, bija jāmēro garš ceļš, bet Dievs Jēkabam bija apsolījis: es esmu ar tevi, un es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej. 1. Mūzus 28:15. Šis solījums bija domāts arī viņiem. Ejot, viņi domāja par Moāba zemes iedzīvotājiem. Šie iedzīvotāji neticēja Dievam. Viņi pielūdza elkus. Elimelehs un Naomija parādīja saviem jaunajiem kaimiņiem Dieva mīlestību. Varbūt šādi arī Moāba zemes ļaudis iemācīsies mīlēt Dievu. Bībele saka: tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mateja 5:16. Mani interesē. Kā tu domā, kā Mahlons un Kiljons jutās sakravājot somas un uzsākot garo ceļojumu uz citu valsti? Vai tu kādreiz esi pārcēlies? Kā tas bija? Atmiņas pants šonedēļ būs Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 16. pants. Klausāmies to pirmo reizi. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kad tie ierauga jūsu labos darbus un godāju
jūsu labos darbus, un godā jūsu tavu, kas ir debesīs, un godā jūsu tavu, kas ir debesīs. Mateja 5:16. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs debesīs, palīdz cilvēkiem, kuri ir pārcēlušies uz svešu zemi, svešu vietu savā zemē, iejusties jaunajos apstākļos. Palīdz, lai apkārtējie būtu laipni un izpalīdzīgi. To lūdz Jēzus vārdā. Āmen.